Uzskaties projektu Latvijas YouTube jaunumi. Šajā projektā es stāstīšu par Latvijas un ārzemju YouTube spilgtākajiem notikumiem. Šodien es jums stāstīšu par uzkapājumu cīņu ar Elvēju Jarānu, Evelīnas Parkeres pazušanu no YouTubes, un ar šodienu es sākšu stāstīt katrā epizodē par vienu no jaunajiem Latvijas YouTuberiem. Sāksim ar to, ka 6. decembra vakarā, kā jau ierasts, uzkapājuma kanālā notika tiešraide, kurā piedalījās arī Roberts Lasinskis, vairāk pazīstams kā Elvēja Jarāns. Pie tiešraides beigām Roberts sāka stāstīt, ka Gatis no uzkapājuma visu šo laiku ir viņu apsmējis aiz muguras. Strīmu Jarāns beidza ar vārdiem: Man reāli viss šis besīja. Un tālāk sekoja: Un reāli es beidzu šo streamu. Jūs varat spiest like, varat spiest dislike, I don't give a f***. Es pārstāju šo streamu, atā, peace, un visiem, kas skaitoja f*** you. Atmosfēra pie strīma beigām bija diezgan saspringta, tādēļ skatītāji ar nepacietību gaidīja, kas būs tālāk. Nākamajā dienā Jarāna kanālā iznāk video, kur viņš izaicina Gati uz cīņu 7. janvārī. Paziņojuma video Roberts teica, ka viņi cīnīsies pa īstamu, un tā nebūs kāda rep vai spēļu cīņa. Tādēļ visi skatītāji gaidīja 7. janvāri, un tad pienāca 7. datums. Visi jau bija gatavi kanālā redzēt īstas un smagas cīņas video, kā pēkšņi izdāk kaut kas šāds. Skatītāji jau bija gatavi redzēt kaut ko nebijušu Latvijas YouTube vēsturē, bet viss izrādījās joks. Bet man, ja godīgi, šī cīņa atgādina vasaru, kad Kaspars no Funface TV aizbrauca uz Grieķiju par naudu, ko viņi savāca no reklāmām 6 gadu laikā. Nu, klasiskā YouTube drāma. Man nav ko pateikt, man nav ko pateikt. Nākošā tēma, par ko runāsim, ir Evelīnas Parkeres pazušana no YouTubes. Jau vairāk kā 3 mēnešus viņas kanālā nav saskatāma nekāda aktivitāte. Video klipi vairs netiek publicēti un komentāru sadaļa ir slēgta. Viss sākās ar to, ka jūlija sākumā Evelīna savā kanālā publicēja video ar nosaukumu Es vairs nevaru, kurā emocionāli izteicās par to, ka viņai ir apnikusi popularitāte. Bet kā gan ne, jebkuram cilvēkam, kurš ir populārs, agri vai vēlu, tas apnikst. Iespējams, tieši šis piemeklēja Evelīnu un viņa vienkārši nolēma atpūsties no YouTube slavas. Vairāk laika pievēršot draugiem, ģimenei un hobijiem. Manuprāt, tas ir tikai normāli, ka cilvēkam kaut kas agri vai vēlu apnikst. Jo galu galā pilnīgi iespējams, ka kādreiz viņa atsāks videoklipu veidošanu. Taču tagad galu galā ir atsākusies skola, laika nepietiek gandrīz nekam, vismaz lietām, kas ir ārpus skolas. Sākot ar šo šova epizode, es aizsāku jaunu apakšrubriku YouTube iesācēji, kurā es stāstīšu par jaunajiem Latvijas YouTuberiem, kurus ir vērts atbalstīt. Lai iekļūtu šajā rubrikā, tev ir jābūt aktīvam manā kanālā, jāspiež laiki, jākomentē un jāšēro mani videoklipi. Uz telefoniem to var izdarīt spiežot uz šo bultiņu, bet uz datoriem kopīgot. Šodien šajā rubrikā es stāstīšu par pagaidām maz pazīstamu YouTuberi Jēgā Norbis. Šis čalis vārdā Norberts filmē daudz kvalitatīvus un saturiskus video. Tā skaitā reactions, vlogus, pamācības, unboxingus un daudz ko citu, kas varētu jums patikt. Šis kanāls man ir viens no visiecienītākajiem un vismīļākajiem no jaunajiem Latvijas YouTuberiem. Tādēļ droši vari aiziet uz kanālu un iečekot. Šodienas epizodē tas arī viss. Atbalsti mani spiežot like, šērojot un abonējot. Tiekamies jau nākamajā video. Čau!